faktiski tā nav jauna ideja, tā jau ir faktiski jau ilgi un dikti par šo ir noteikti runā kopš atmos laikiem par šo ideju, jā, un par faktiski, tā kā es biju Saeimas deputāts, tad deputāšanas pēdējā brīdī, varētu teikt, pēdējos mēnešos Saeima, 12. Saeima akceptēja Satversmes grozījumus, izsākšanu, izskatīšanu par tautas vēlētu prezidentu, jā, bet tas tā arī palika. Atvēr šos Satversmes grozījumus Saeima nobalsoja, ka šo jautājumu jāizskata Saeimā, un tā viņš palika tur stāvot, un tā viņš stāv. Kāpēc tautas vēlēts? Tad faktiski uz doto brīdi, ja mēs skatāmies, un visi, kas saprot šos politiskos procesus, kas notiek Latvijā, kam ir patiesā vara, tad mēs labi redzam, ka šie prezidenti, kas visu mūžu mums tiek ievēlēti, viņi nav ar tautas mandātu. It kā ir Saeima, viņi iebalsot, it kā Saeima ir tautas priekšstāvs, tas, kā mums it kā Satversmē saka. Bet faktiskā dzīve rāda, ka nekas daudz salīdzinot ar mūsu padomu laikiem nav mainījies. Tā kā es jau no Saeimas tribīnes teicu, nu tā pati augstākā padoma, kāda viņi bija pirms 40, 50 gadiem, tagad sēž Saeimas mājā, un tāpatās viņi tiek kontrolēti. Pietiekami viltīgi, ja padomu laikā viņi kontrolēja tā relatīvi prasti, viena partija skatījās, tagad varbūt to partiju vairāk, bet faktiski notiek tā kontrola. Un faktiski viņš pārstāv to cilvēku intereses prezidents, kuri atbalstīja viņu nokļūšanu šī amatā. Tie pat nav Saeimas deputāti. Tie cilvēki, kas akceptē Saeimas deputātus vēlēšanu sarakstā, tie ir tie cilvēki, kas akceptē vēlēšanu avīzēs, kad šie cilvēki iekļūst. Lielākoties tie deputāti, kas parādās partiju vēlēšanu avīzēs, tie arī parasti tiek ievēlēti Saeimā. Un šie cilvēki tad ir balso par tautas, par prezidentu. Un faktiski viņš ir ne tautas prezidents un nepārstāv. Viņš drīzāk, es varētu teikt, pārstāv citu valstu intereses un citu cilvēku intereses, un lielākoties izsaukt par tautas kangariem valsts izsaimniekotāju intereses šis prezidenta pārstāvs. Ja? Iesaistot. Bet kāpēc tieši prezidents vajadzīgs ir? Ja? Jo šobrīd ir tā, ka mēs lamājam 100 deputātus. Viņi visi tie nelaimi pie vainas, viņi nestrādā kā vainīgi, viņi ir cūkus silas, viņi ir slaisti, viņus jāmaina slimīgi regulātāti 4 mēnešos reizi, ja? Un mēs viņš mainām slimīgi regulātāti 4 reizes mēnesi, 4 gados reizi, un nekas nemainās, ja? Un viss paliek pa vecam, ja? Un faktiski neviens nepadomā par to, ka, nejautanīs deputātos ir vaina, ja? Jo vairāk ir atbildība izlikt uz cilvēkiem, jo mazāk kāds par to uztraucās par atbildību. Neviens neuztraucās par to, kas notiek valstī. Prezidents saka, man nav nekādu tur iespēja ievēlēt. Vienīgais, ko es varu izdarīt, es varu nominēt ministru prezidentu, ja, tas ir lielākais, ko es daru, un var apturēt kaut kāds, ierosināt kāds lēmumu projekts, apturēt kāds lēmumu projekts, bet tas ir viss, ja. Tad faktiski daudzreiz prātīgāk, ka mēs gribam patiešām gaišu labklājību, ka ir viens prezidents, viens atbildīgais tautas priekšā, kur tauts zina, viņš ir slikti nostrādājis, viņš ir nepilnvērtīgi nostrādājis, tāpēc mēs slikti dzīvojam. Un viņš cenšas panākt to, lai šī valsts attīstās, iet uz priekšu. Viņš jūt atbildību tautas priekšā. Nevis to priekšā, kas viņu tur iešeptēja, iemahanēja, ieskēmoja šī amatā, bet visas tautas priekšā viņš jūt atbildību. Tad šī sistēma mainās uz gaišu labklājības nākotni. Tas mans uzskats, kā tam. Un tas nav, man teiks, vienīgais mans, man teiks, pajautāt katram tautas, man teiks, kaut 75% Latvijas iedzīvotāji teikt, jā, mums ir vajadzīgs tautas vēlēts prezidents. Tā, un ejot dziļāk, ja mēs ņemam vērā, ka šobrīd Latvija ir parlamentāra republika, pašreizējā sistēma, ko tur slēpt, ir veidot gadu desmitiem, ir izdevīga gan tā sauktējai naudas varai, pašreizējiem varas turētājiem, un jautājums ir par tiesiskajiem instrumentiem, kādus mēs varam izmantot, lai nodrošinātu pārēju uz, faktiski prezidentālu republiku. Manuprāt, kā es daudzreiz saku, tur daudz jaunu rite nevajag izgudrot. Faktiski daudz lietas, tā skaitā atmodu parādīja, kā maina valsts pārvaldes sistēma, valsts pārvaldes kārtība. Atmodas laikā tas ir tas, ka nav how, to paši pielietoja Arābu pavasarī, Maidanā, ka faktiski
tā nav vardarbīga pāriešana, vienkārši pietiekam tautas atmoda, tauta apzinās savu spēku, un ar tās tautas spēku palīdzību tiek izmainot likumdošanu. Ja mums līdz tam bija Maskavas komunisti kontrolēta valsts, tad tagad drusku izmainījām uz kaut ko citu. Mums saka, mums izmainīja uz tautas kontrolētu valsts. Es saku, ka tas ir naudas varas kontrolēta valsts. Ja, mums naudas varēja lielākoties paši vārīties savā sulā, galvenokārt, ka jūs ņemat pie mums kredītus, ieročus iepērkat, farmācija darbojās. Tas ir mūsu intereses, ja, lai tauta sēž uz kredītā atkarības, un pārējais jūs varat vārīties savā sulā, realizēt mūsu ārpolitiku, atbalstīt mūsu ārpolitiku, uz kuru mēs pelnam. Ja. Pārējais ir mūsu intereses. Ko jūs tur darat? Bet galvenais, lai jūs nesakat, ka vainīgi ir sistēma, bet jūs mēģināt ik pa brīdi mainīt šos tautas priekšstāvus, deputātus, un tā darat 10 gadiem. Tas viss būs kārtībā. Jūs nejaucaties. Netraucēt mums es dažreiz tā riebīgi saku, uz šo slaucu malu un paru pelnīt. Ja. Tas ir tāds mans uzskats. Ja. Nu. Vai mēs tādā gadījumā runājam par jaunu atmodu, par jaunu tautas kustību? Es domāju, ka jā. Mums šī brīdī jāmostās, un es domāju, ka visi iekšēji sēž, bet ir tāds neticības, varētu teikt, tāds bailes rīkoties. Un arī pietiekami daudz, varbūt tāda ir arī, tā kā padomu laikā uzturēt to tautu tādu pasīvu, apātisku, viņi skatījās, kā Maskavas komunisti šeptē un darbojās, un lielākoties tautas pieņēma to visu, kas notiekās. Tā pati sistēma, kas kontrolēja to, lai padomu tauta būtu tāda apātiska arī mūsdienās, ja faktiski, ja. Valsts drošības dienesti dibināja Valsts drošības komiteju, un tās pašas metodas, kā kontrolēt sabiedrību, faktiski saglabātas, ja. Bet mans uzskats, ko es arī vēršos daudzkārt pret tiem cilvēkiem, kas nodarbojas šīs sistēmas uzturēšanu, paskatieties, ko jūs darat. Kāds ir jūsu rezultāti, jūsu darbībām, ja? Ka faktiski Latvija iet uz iznīcību, nu nebūs Latvija, visi kopā saņemamies un izdarām to, lai mums ir gaiša labklājības nākotne. Pietiekam daudz piemēru pasaulē, jau tā pati Singapūra, ja? Kā var attīstīties maza valsts, kļūt par pietiekam stipru attīstītu valsts, ja? Un Šveice, ja? Kurā ir gan demokrātija, gan pietiekami stipra vara, ka tas ir tikai vēlēšanās gribēšana. Un es domāju, ka mēs esam pārāk maza valsts, tāpat kā Singapūra, tā kā Šveice, kur pietiekami var nostāties šai naudas varai pretī, un arī es dažreiz sāku apzināties, ka mēs esam balta tauta, kurš senātnē dzīvojas no Maskavas līdz Varšavai, tādā lielā teritorijā, godājusi savu tautu. Nevelt mūs savus pa baltiem, gaišiem cilvēkiem. Dodam piemēru visai pasaulē un parādām, ka mēs varam dzīvot tādā sistēmā, kas ir tautai domāt, kas ir valstī domāt, nevis tiem cilvēkiem, kas ir paslēpušies aiz visu, un kas pelna no mums, no katra no mums pelna kaut kādu naudiņu. Kad to naudiņu darām to, lai mēs izaugtu un mums būtu labklājīgi. Ne tiem, kas tur noslēpušies aiz deputātiem, tiem ir labklājīgi. Varbūt varam modelēt šo praktisko izrīku, kā tas varētu notikt. Teiksim, šodien N1000 tautas izdomā dibināt jaunu kustību, īstenot jaunu atmodu, iziet ielās, kas notiek tālāk. Es domāju, tas pats, kas notika atmodas laikā. Jā. Relatīvi es jau Saeimas deputātēšanas laikā biju sagatavojis veselu likuma projektu paketi, iepazīstināju šo likuma projektu paketi, un tad es vienā brīdī sapratu, ka ne jau tautas priekšstāvs ir tas, kas nosaka to, par ko balsosim, ko nebalsosim. Jā. Tie pavisam tie citi cilvēki, un tie cilvēki, kas stāv ar šiem tautas priekšā tiem deputātiem, viņi nav ieinteresēti šim sistēmas izmaiņā. Jā, un faktiski tie ir pāris, pamatli likumu maiņas, tie ir kaut kādi 20 likumi, kas būtu pamatā jāizmaina, kas ir sagatavot, iespējams vēl nāk blakus, jo katram likumam nāk vēl pavadošie likumi, kas jāizmaina, bet tas nav grūti, un faktiski to, ko darīja atmodas laikā, tas ir iespējams izdarīt. Un man gan nepatīk, ko darīja atmodas laikā, Maidana laikā un visā šīs arābu evolūcijas laikā obligāti, nezinu, no kurienes uzrodās kaut kādi snaiperi vai kaut kādi tādi tam līdzīgi cilvēki. Un faktiski līst asins. Es domāju, ka tā ir liela nelietība. Jā. Mēs varam iztikt bez šo asins izliešanas un vajag iztikt bez šo asins izliešanu. Vajag pamosties tautai un apvienoties šī kustībā, sajust šo spēku. Tas nav grūti izmainīt šos pāris likumus. Es pat dažreiz saku, šī kustība
rada šo tā kā atmodas laikā balsojumi cilvēki, kas 51 vai 75% nobalso, izmaina šo sistēmu un viņi atkāpjās. Un mēs sākam ar jaunu dzīvi, jaunās vēlēšanās un sākam dzīvot patiešām valstī, kas rūpējās par tautas labklājību, ne par dažu cilvēku, kas noslēpušies aiz deputātu labklājību. Tā jūs minējāt, tautu piespiež mainīt konkrētus tiesību aktus. Kāds būtu šis praktiskais piegājiens, vai kas notika? Praktiskais piegājiens. Jās visiem. Jā. Praktiski arī, ja mēs skatītos, ko dara, tad visu dara, lai tauta neizietu ielās. Jā. Faktiski, lai nebūtu šūmēšanās. Tur saka, Francija iziet tauta ielās, tur nekas nenotiekās. Faktiski no Francijas iedzīvotājiem iziet labi, ja procents ielās. Jā. Vienīgais starpība tā, ja Latvijā iziet procents ielās, tie ir daži tūkstoši, Francijā tie ir kaut kādi 100 tūkstoši, kas iziet ielās. Jā. Bet tas ir 1%. Jā. Irina par to, ka faktiski baidās no šīs to, ka tauta stingri nostājās. Nevelti atmodas laikā darīja to, kad it kā nostājās pret šo varu, taisīja šīs barikādes, ja, parādīja, ja, ka faktiski tauta jārēķinās. Ja. Tanī brīdī, ka mēs parādām, ka mēs esam pietiekami organizēti, ka mums jārēķinās, ar mums sāka rēķināties. Ja mēs esam iziet tur pāris tūkstoši ielās, tur zem, un ar tiem, kas iziet ielās, arī cilvēki, kas kontrolē to pūli, ja, nekas nemainīsies. Tā kā mēs visi kopīgi iziesim tur vismaz kaut kādu priekš Latvijas apstākļiem, kad 50 000 tik daudz, kā Francijā, mainīsies. To, ka mēs parādīsim, mēs gribam šīs pārmaiņas. Un tālāk tas ir elementāri šīs likums izmainīt, kas ir galvenais, ir šis viens atbildīgais tautas priekšā, kas notiek valstī. Otrais ir tas, ka ministru kabinetam valsts izpildvarai jābūt ir profesionālai. Ja? Lai nav tā, ka tu vakar biji labs sētnieks vai labs grāmatvedis vai labs jurists un šodien jau tu vadi valsti, kontrolē tūkstošiem cilvēku, simtiem struktūru vienību. Un faktiski, manuprāt, tas ir noziegums pret Latviju, kad vakar tu esi bijis labs jurists, bet šodien jau kontrolē valsti, plāno valsti darbu tūkstošiem cilvēku. Ja? Tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Viens no jūsu paustajiem uzskatiem ir arī, ka jūs vēlētos tādu Latviju, kur cilvēki saņem cienīgu algu, ģimenes saņem pienācīgu atbalstu, dzimstība pārsniedz mirstību, aizbraucēji atgriežas Latvijā. Vai šos mērķus mēs varam sasniegt tikai mainot valsts pārvaldes sistēmu? Es domāju, ka jā. Tāpatās, ka naudas vara sasniedz savus mērķus, mainot šo valsts pārvaldes sistēmu atmodas laikā, tā arī faktiski mēs, izmainot sistēmu, es esmu daudzreiz norādījis, ka nevis cilvēki ir vainīgi pie tā, kā mēs dzīvojam, bet tas, kas ir vainīgs, ir sistēma, kas rada. Un kā saka, organizatori pirmām kārtām izmainām sistēmu un tad domājam par cilvēkiem. Liekam cilvēkus iekšā. Ja mūsu sistēma ir tāda, kas vedina uz valsts izsaimniekošanu, tad viņa tā valsts izsaimniekosies. Liekot jebkuru cilvēku, cik viņš būtu godīgs, cik viņš būtu labs un tā tālāk. Tad šī sistēma, kā uz šobrīd valsts, uz mūsu valsts izsaimniekošanu balstīt, tad tā valsts tiks izsaimniekot. Un kā tas notiks? Mēs grimstam miljardu parādos, un tauta nepaliek bagātāka. Ja? Kāds paliek bagātāks, bet ne jau tauta. Par naudu sākam runāt, tad ir skaidrs, ka šai attīstībai, šiem pabalstiem, aizbraucēju atgriešanās stimulēšanai un tā tālāk būs vajadzīgi Latvijas mērogiem diezgan gigantiski līdzekļi. Un arī jūs esat definējis iepriekš 10 gadu šādu laiku nogriezni, kurā mēs varētu strauji un labi attīstīties. Un varbūt jūs varat precizēt, kāda būtu jūsu tā vīzija, kas praktiski tiek šajā laikā izdarīts, lai šie līdzekļi ienāktu valsts budžetā, lai valsts būtu pelnoša, lai neslīgtu parādos, lai vecos parādus varētu nulīdzināt un tā tālāk. Sāksim varbūt ar to, ka mums vēl nauda pietiek pilnīgi. Jau uz doto brīdi Latvijas banka apstiprinās, nezinu kā uz to dotiem datiem, bet tā kā es biju Saeimas deputāts, 15 miljardi Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji nauda glabājās faktiski ārzemju bankās. 15 miljardi ir tā summa, ko mēs varētu ieguldīt tautsēmniecībā. Es tālāk negribu runāt par pensiju fondu, kas ir aptuveni arī kaut kāds miljards ik gadu
ko mēs atdodam 6 bankām, lai viņas tur šeptē un ko viņas pasaka, ko mums neveicās, maksājiet mums par to, ko mums nav veicies, jā, kā tagad saka, kad visi fondi ieguldījumi, jā. Un nākamais ir pietiek izvakt šo valsti. Mums faktiski ir pašā būvkartelī, kurš es no viens, varbūt es esmu no tiem retiem, kas ir sēdējis pie šī būvkarteļa un zina, kāds viņš un redz, ka viņš jau aizvien pastāv, jā. Tur arī pazūd vismaz miljards gadā tiek aizlaists šim būvkartelim, kur pusi ir sadārdzināti. Kaut kādi 10–20% ir objekti, ko uzbūvē, un pēc kaut kādiem 5–6 gadiem viņi vairāk nav vajadzīgs. Skolas, slimnīcas, kas ir sabūvēts, kas nav vairāk vajadzīgs šīs vājprātīgās tautsēmniecības dēļ. Faktiski mums naudas pietiek, un ja runā par to know-how, kā to izdarīt, nu, mēs bijām 4. attīstītākā tautsēmniecība Kārļa Ulmaņa laikā. Tas nav grūti izdarīt. Padomes Savienībā mēs bijām attīstītākā tautsēmniecība. Cariskā Krievijā Latvijas teritorija bija attīstītākā tautsēmniecība. Ja? Un faktiski jau daudzus tūkstošus gadus, kāpēc krustnieši atnāca pie mums, jo tanī laikā arī caur Latvijas teritoriju bija viena no attīstītākām visā pasaulē, tanī zonā, kas ir attīstītāka un pietiekami bagāta. Tāpēc interesē šis varētu teikt, tirdzniecības ceļš. Ne jau kaut kādu citu interešu pēc šeit mums parādījās kristietība. Tikai viena interešu šī tirdzniecības ceļa interešu dēļ parādījās. Tā kā, ja mēs vēlamies, tas ir izdarīts, un faktiski es daudzreiz runāju par vēsturiskiem lietām, par ko mēs klusējam. Faktiski latviešu strēlnieki, tie bija, kas izmainīja cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu. Uz latviešu strēlnieku pamata tika mainīta cariskās Krievijas sistēma. Pirmie vadītāji, un tas mans uzskats, ja 37. 38. gadā nebūtu nogalināti ap 16 tūkstošiem latviešu Padomes Savienības vadošiem darbiniekiem, Padomes Savienība nebūtu kaut kāds monstrs nelaimes vai negācija monstrs, bet būtu gaiša labklājība zeme. Mēs spējam to izdarīt. Un tāpēc es daudzos gadījumos saku, visās nelaimes, kas mums nāk tautai virsū, kas tiek provocētas, ir tāpēc, ka pasaule relatīvi apzinās, ka mūsu tauta, balta tauta, spēj to izdarīt, spēdot šo izmaiņas pasaulē. Ja mēs mainām sistēmu, vai mēs vienlaikus runājam arī par pašreiz pie varas esošo atbildību un saukšanu pie konkrētas atbildības? Ja. Nu, uz šobrīd ir, tā kā man vienreiz viens stāstīja joku par vienu mūsu Zaļās zemnieku savienības ministru, kas ir teicis, nu man ir pazvanījis kāds un jautājis, nu, klausies, nu tas tev jādara. Nu, zinu, tas nav tautas interesēs, valsts interesēs, nu, paklau, draugs, nu, kam tu vari pateikties, ka tu šim amatēs, tu vēl gribi būt ministrs? Jā, es gribu ministrs, es visu sapratu, jā. Tā faktiski, ka mums ir šī atbildība, šo visu ierēģi, kas ir atbildība par tiem cilvēkiem, kas viņus ielikšana amatā. Viņam absolūti nav motivācija strādāt tautas valsts interesēs, jā, faktiski, un nav nekādas atbildības. Jau šobrīd ir politiska atbildība, ministrs kaut kādas rada miljardiem zaudējumus Latvijas valstī, iedzem valsti vēl lielākos parādu jūgā, lielākos maksājumos ikdienu par šo parādu, viņam nav nekādas atbildības par to. Faktiski ir jābūt šai atbildībai un jābūt motivācijai strādāt Latvijas valsts un tautas interesēs. Uz šobrīd ir motivācija strādāt to interesēs, kas viņi ieskaimojuši, iebīdījuši un amatā. Ja? Un par daudzos gadījumos, nu, es teikt uzskatu, nu, gan par Kariņu, bet gan par jauno topošo Eriku Siliņu, ka viņi faktiski ir tāda, tauta, redziet, mēs ielikām kaut kādu cilvēku, nu, viņš būs ministra prezidents, viņu lamājiet, viņš it kā darīs. Faktiski tā Erika Siliņa vai kāds Kariņš, viņš ir tikai tāda seja, ja, kurš tur tā. Komandu poņel, komandu vypalņāja, vai latviešu sakot, komandas es sapratu, komandas izprat, bet tā nav runa par valsts interesēm, tā nav runa par tautas interesēm, tā ir runa par to cilvēku interesēm, ko viņi ieskaimo, kur ieskaimoja viņi šī amatā iekšā. Pieskārāmies atbildībai par zaudējumiem, jūs arī runājāt, sabiedrībai šie gadījumi ir pietiekami labi zināmi, bet arī šobrīd spēkā krimināllikums. Atbildības kaut kā nav. Nu, tāpēc arī tas mehānisms praktiski. Un tāpēc tā ir faktiski arī tā, ja tu strādā to cilvēku interesēs, kas tev iebīdīs amatā, nu, tevi
neviens neaiztiks. Ja? Kā daudzos piemēros pat tev aizvirsīs augstos amatos Eiroparlamentā. Ja? Tu būsi tur kaut kāds Eirokomisārs, ja tu ievēros spēles notikumus. Ja tu neievēros spēles notikumus, ieslēgsies visu tiesību sargājušās sistēmu un tevi vienkārši noslaucīs. Ja? Nu, mēs varam paskatīties visu šās digital gates un vēl visu kaut kas notiekās. Tauta jūt, vai kaut tas zelta tils, kas mums uzbūvēts. Nu, visi redz, ka tur ir grabjoškas bojam, laupīšana, kā sakot, ar vārdarbību notikusi, ja? Bet visi it kā kārtībā tiesības sargājušā sistēma pieliec, kāpēc? Jo faktiski jau gan visi prokurori, gan visi tiesneši tiek iecelt ar tāpatās, kā tautas priekšstāvs tiek saskaņots un iecelts, tāpatās ar visu šī sistēmu, šie prokurori, visi šie amati tiek kontrolēti no tiem, kas faktiski izsaimnieko mūsu valsti. Ja? Tāpēc arī tā ir, ka, ja tu ej pret sistēmu, tev ieliek cietumā, ja tu tur visiem piemērojies un visi čikiniekā, viss notiekās. Ja? Tā sistēma ir un tāpēc viņa arī pastāv tā sistēma. Tāpēc galvenais ir mainīt sistēmu, nevis cilvēkus. Tā ir nākamā pakāpe. Mēs iepriekš runājām par grozījumiem tiesību aktos, tad mēs runājam par pašu sistēmu, kas to visu kontrolē. Kā šim milzīgam dinozauram to mugurkaulu salauzt? Tāds ir jautājums. Jā. Nu, tas pats, kas uzņēmumā es uzskatu. Es esmu kādu brīdi, es dažreiz saku, man Dievs ir arī daudz sitis pārdījis ar kājām un ļoti sāpīgs pārdījis, bet ar daudz pieredzes Dievs arī tā, kā tiek vadītas globālās pasaules kompānijas un tā tālāk. Ne? Un tur jau kompānijas vadītājiem ir motivācija strādāt īpašnieku interesēs. Ja viņam tur pieder kaut kāda maza procentu daļa no tās kompānijas, viņš gūst kaut kādu peļņu, bet viņš motivēts strādāt īpašnieku interesēs. Ja. Uz doto brīdi tas pats jāizdara valstī, lai tie, kas organizē šo izpilvaru, pārvalda valsts, motivēts strādāt valsts un tautas. Faktiski īpašnieku tauta ir īpašnieks valstī. Uz doto brīdi ir sistēma, ka viņi motivēti strādāt tiem, kas izzog šo valsts sistēmā. Ja šī sistēma būtu tā, ka tas cilvēks, kaut arī, ka ne pašā ir Baltika tāds piemērs, ko mēs visu valstī ķengājam, bet viņš ir acīm redzams piemērs, ka faktiski tas gauss ir motivēts strādāt, lai Air Baltica attīstītos. Viņš ir ieinteresēts. Tas pats arī izdarāms ir valstī, ieliekot amatos cilvēki, kas ir motivēti, ieinteresēti strādāt valsts un iedzīvotāju labā, ja? Īpašnieku, ka faktisko īpašnieku labā, ja? Un arī patiešām jābūt kaut kādam sodam. Tas pats Gauss zina, ja viņš izdarīs kaut ko kriminālu sodām, viņš ieliks cietumā, viņam visu atņems. Uz doto brīdi, ja jebkurš ministrs izdarīs valstī zaudējumus, viņš ne par ko neatbildēs. Viņš paliks sausā, varētu teikt. Tauta nolamāsies, noķengāsies, uzklūsies mūsu kārtējies parādu jūks uz galvas, un visi mēs dzīvosim tālāk, ja? Bet tas cilvēks, kas šo parādu mums uz kakla ir uzlicis, smaidīdams dzīvos, jo viņš zināja, ka viņš ir strādājis savu saimnieku interesēs, un iespējams, ka saimnieku viņam ieliks labā amatā Eiroparlamentā, un viss būs kārtībā. Tā, saviem skatītājiem var arī pateikt, ka jūs varat iesaistīties mūsu sarunā, Facebook komentāru sadaļā, uzdodot savus jautājumus. Jums nākamais jautājums, jūs minējāt šos saimniekus, kas visu komandē vairāk kārt. Jūs varat vārdus varbūt pat nosaukt, vai kāds mājienas dot, no kurienes tad viņi tos dziedziņus raust? Es došu tāds mājienas, es varu iedot citātus no pieteikuma, kur kāds uzrakstīja, ka nelaids Jānis Maizītis ir daudzreiz uzticamāks Andrim Šķerlim kā Cip, kas pārvalda un kontrolē viņu. Ja? Nu, faktiski, es teicu, pirmām kārtām, kas mūsu īsti ir saimnieki, kas mūsu valstī ir. Nu, kādreiz sensenos laikos pirms sadiem teicis tāds Rothschilds, nu, dodiet man iespēju kontrolēt valsti, manipulēt valsti naudu, ja, pārvaldīt šo naudu. Man būtu pie vienas vietas, kas pieņem lēmumus valstī. Faktiski tā tas arī ir šī brīdī. Ja. Mūsu nauda radota kam citam, tā kā saka, un kontrolē viņu citu. Ja. Un galvenā tā naudas vara, viņi, kā es jau iepriekš teicu, viņiem interesē, lai mēs ņemtu kredītus, dzīvotu uz šiem kredītiem, viņi pelna uz šiem kredītiem. Un, ja mēs ņemam kredītus, tad mēs esam lojāli priekš viņiem valsts, mēs viņus uzturam, un ja mums ir kaut kāds parāds saistīti pret viņiem,
Mēs esam pret to lielo varu izdarījuši visu to, ko var. Vēl labi nopirkt ieročus, kaut kādas farmācijas rūpnīcas atbalstīt, Dievu dēļ nerūpēties pa veselu tautu, bet pērkat zāles, atbalstat visu, kas ir saistīts ar slimību, kā sakot, uzkopšanu. Un tālāk šī naudas vara, ko viņi dara? Ko šī naudas vara dara? Viņiem taču vajag uz vietas kaut kādas kalpus, kas uztur šo lietu. Tālāk tad tie kalpi, ko es jau iepriekš teicu, ir tāds Andris Šķēle. Visi tie, kas mēs jums atļausim kaut ko tur izsaimniekot. Ja jūs tur izsaimniekot, tā kā man senos laikos bija darīšana ar vienu uzņēmēju no siltajām zemēm, no, kā sakot, vidusjūras piekrasts, ja, kurš teica, atļauj viņam, lai viņš tur kaut kādus kukuļus ņem, lai viņš tur kaut ko darās. Lai viņi tur kaut ko dara, bet lai viņš tur darbojās. Un faktiski uz tā pamata arī faktiski ir mūsu valstī tiek tas viss uzturēts. Ja? Kaut kādai mazai ļaužu šķiriņai atļauj izsaimniekot valsti. Bet ar noteikumu, ka jūs uzturat galvenās mūsu intereses. Ja? Mums jau vairāk nav neviena, gandrīz vai Latvijas valsts banka, visa mūsu 15 miljardi Latvijas iedzīvotāju naudas stāv pie viņiem. Un viņi ar viņu manipulē. Faktiski arī mums aizdod atpakaļ šo naudu un pasaka, maksājot mums vēl procentus par to. Ja? Un tālāk šie izsaimniekotāji, tālāk kontroli un izsaimnieko. Nevienam šī brīdī nav motivācija strādāt par Latvijas valsts interesēm, Latvijas iedzīvotāju interesēm. Un faktiski uz to brīdī tā valsts ir pārvērsta par kupīpra daļu, pēc un pārdevu valsts. Ja? Un tā nav mūsu valsts, kāda viņa bija. Ulmaņa laikā, kad mēs bijām 4. attīstītākā tautsēmniecība. Šobrīd, es domāju, tā ir kaut kāda tādu šepstmaņu valsts, tādu kupipradai, pēc pārdotas ļauteļu valsts, kas tur tikai nothing personal, mēs pelnām uz jums naudu. Ko jūs abežojaties? Ko jūs te ņematies? Mēs taču pelnām, tas ir mūsu dievs šī nauda, tā ir mūsu reliģija, tā ir mūsu tā godējot, mums katram ir mēs, tie, kas esam tādi īstie tie cilvēki, ja? Mēs pelnām naudu, kas jūs tādi esat. Ja? Tur, tā sistēma balstās lielākoties uz šiem izsaimniekotājiem. Un kāpēc izsaimniekotāji tik labi te visi darbojas, jo, kā es jau teicu, izsaimniekotāji tie, kas faktiski saliektinīs amatos, arī pat drošības dienesta amatos tiek kontrolēti, kas būs, kas nebūs un tā tālāk, kā iepriekš teicu. Jānis Maizīts bija daudzreiz uzticamāks, lojālāks Andrim Šķēlim, kā kā sakot, pārstāvim vai rezidentam Latvijā. Jūs iepriekš vairākas reizes minējāt motivāciju. Privātā līmenī tur viss ir skaidrs. Tur darbinieki var motivēt ar bonusiem, ar daļām un tā tālāk. Kā var motivēt valsts līmenī ministru, deputātu ar atalgojumu, ar apziņu vai patriotismu vai kas savādāk? Jā, labs jautājums, un faktiski jau viena lieta teica un atbildēja, ka viena lieta ir tā nauda, jā, kas relatīvi varētu motivēt tos cilvēkus strādāt lietu. Nākamais jau ir tas par tautas priekšstāviem, lai viņi motivētu strādāt tautas interesēs. Jā, tad ir jābūt arī, ka viņi ir atbildīgi priekšā tiem, kas viņus ievēl. Uz doto brīdi viņi atbildīgi tiem priekšā, kas viņi ielika sarakstā, kas viņi ielika avīzē priekšvēlēšanu un kam viņi pateicās, ka viņi ir tikuši deputātos iekšā. Uz doto brīdi tie, kas spaida pogas, viņi nejūtās morāli vai kaut kādi citi atbildīgi tautas priekšā. Faktiski jābūt tai sistēmai tāda, lai viņi justos, ka, kā jau iepriekš teica, šī mažoritārā vēlēšana sistēma, kad kaut kāds noteikts apgabals viņi ievēl, ja? Un arī šī atsaukšanas sistēma, lai viņi pietiekami vienkārši un elementāri. Un manuprāt, daudz labāk notiksies Saeimas likuma pieņemšana, ja mēs šo sistēmu izveidosim, kad ir noteikts rīcības plāns, kas jārealizē izpildvarai. Šiem rīcības plānam ir noteikts budžets, un viņi vienkārši pēc šī budžeta strādā. Jo faktiski uz doto brīdi mums reiz gadā ir atkal, kā es saku, grabjošradojama laupīšana, budžeta pieņemšana, kurā faktiski tiek sadalīts kumos 10 miljardi aptuveni, kas kuram tiks. Un ja tur kāds pārdomās, tad viss budžetu nepieņems, un tāpēc viņi dažreiz naktī dzen cauri, vai deputāti nospēj tos pogas naktī, jo tā kaut kādā brīdī nojuk šīs vienošanas, ka tam ir tik miljardi, tam ir tik miljardi, tam ir tik miljardi, kāds pārdomās. Ja Dievu dēļ šo budžetu aizdzen naktī cauri, lai neviens nepārdomā, ne kaut kas neizuk šī sistēmā. Ja? Jo ja nebūs šī grabjošanas bojam, ka mums skaidra, kārtīgi par kaut kādu rīcības plānu, konkrētu rīcības plānu salikta nauda, nebūs šī
ārprātīgā vēlme to valsti izzakt, un viņi nebūs iespējams izzakt, un šīs politiskās cīņas, šīs netīrās cīņas būs krietni mazāk, jā, būs vairāk domas par tautu, un iespējas, ka tev var atsaukt, tu vairāk sāks rūpēties un gādāt, lai gan mans uzskats ir, ja izpildvars strādā kārtīgi tā kā Singapūra, rūpējās par tautas labklājību, faktiski tauta ir apmierināta, jā, un dara. Tie likumi ir, nu, ja kāds ir piedalījies likumu pieņemšanā, ja kāds ir piedalījies tiesas sēdē, neviens likums nav 100% visiem gadījumiem. Un 90% mēs izskatām interpretējumus. Jā, mēs šo likumu šādi tā, mēs varam piemērot, un tā mēs viss tas notiekās. Ja? Tā likumdošana savā brīdī, savā būtībā, pēc savas būtības arī tāds tautas apmāns. Tāds, zināmā veidā es varētu teikt, ka tā visa tiesību sistēma, šī juridiska sistēma ir uzņēmēja darbības forma, nevis taisnīguma forma, kur atrast taisnīgumu, bet kur kaut kāda ļaužiņa grupa pelna naudu uz to, ka viņi tur tiesājās. Un likumdošana tālu no šīs lietas, ja, kā faktiski daudz, kur ir atkarīgs no tā, lai valstī iedzīvotāji, lai izpildvars strādātu Latvijas valsts un Latvijas iedzīvotāji interesēs, tad faktiski arī iedzīvotājs būs apmierināts. Un tā, un tomēr aiziet atpakaļ šo motivāciju. Kas tad būtu tas primārais motivators? Es domāju, primārais motivators, kā Krievs saka, knutus prjaņiki, tas ir pātagu un pīrāgu. Jābūt tik kaut kāda motivācijai, ka tu saki, ka tu labi strādā, tu saņem atalgojumu, un nauda pēc uzņēmēja darbības attīstības nav pirmā vietā, kas nosaka cilvēkam motivāciju strādāt, bet viņi arī ir motivējoši. Tālāk ir, lai cilvēki ir stabilā darbā, lai viņam tas darbs ir orientēts līdz mūža beigām, lai viņš ir pietiekami prestižs, lai viņš jūtās gandarīts savā darbā. Tur ir vesela sistēma, kas motivē parasto ierindas darbinieku strādāt. Tāpat šī pati sistēma strādā, da jau būs kura, sākot no sētnieka, beidzot ar ministru kabinetu vadītāju. Ja? Un tur ietver daudz, kas iekšā. Ja? Bet deputātam ir, manuprāt, šo deputātu kvantums jāsamazina. Vismaz uz pusi ir, ja? Atalgojums, piemēram, daudzās citās valstīs un ir pirmajā Latvijas saimā, deputāti nāca pēc darba šeit pieņemt šos likumus. Viņi nebija full time, visu laiku noslogoti darbā iekšā. Ja? Ja tas, ko mēs ņemam vērā, ko es iepriekš teicu, ka tie likumi, ja tauta dzīvo labi un izpildvars strādā labi, tad likums ir otršķirīgs. Ja? Faktiski arī es uzskatu, ka likums ir pat relatīvi nevajadzīgs. Ja? Man patīk daudz, kur kā daudzi, varētu teikt, labi juristi ir ebreju tautības. Bet, kā es saku, kā paši ebreji savā tautā risina savas problēmas. Viņi iet pie rabīna un saka, man ar manu tautas brāli tādas problēmas. Un tur nevar vaļā likumdošanas 1000 punktus, ja? Bet tur var vaļā Talmudu, Dievu priekšā tu esi izdarījis ne tā. Tas pats ir Korānā, ja? Ka tur nevis iet uz kaut kādu tiesu, tur skatīties 10 000 likumus un tur sacenšās labi atalgot juristi, kā tur interpretēt šo likumu, bet vēl vaļā Korānu un saka, kā tu esi pret Dievu to darījis. Ja? Un faktiski, ja mēs skatāmies visu šo sistēmu, nevis no tā, kā mēs cīnāmies par likuma interpretējumam, bet pēc taisnīguma, pēc būtības. Ja? Tie cilvēki, kas vērtēt no malas pēc būtības, taču viņš ir zaglis. Ja? It kā no likuma interpretējuma viņš nav, bet mēs taču redzam, ka viņš ir nozadzis. Ja? Vai arī viņš saka, viņš nav zaglis. Viņš jau varbūt tur it kā tos likuma interpretējumos iet kaut kā, bet viņš taču neko sliktu nav izdarījis. Neviens nav cietis no tā, ko viņš ir izdarījis. Ja? Ja mēs arī to tiesību sistēmu izmaiņojam uz to, ka viņas izskata nevis pēc likuma interpretējumiem, bet pēc taisnīguma, pēc būtības, tad arī daudz kas atrisinās. Arī šie likuma 10 000 likuma punkti nav vajadzīgi arī saliek, viņi mazāk svarīgi paliek. No jūs iepriekš sacītā var secināt, ka jūs tā kā sliektos uz nepilnu laika saimu? Daļai es principā uzskatu, ka pašvaldībām tas ir 100%. Nevis, ka tu vakar biji sētnieks un šodien jau tu tur savu novadu pārvaldi, gūsti pieredzi, kā vadīt novadu, ja, kas faktiski tur rada problēmas no tā. Bet tevs pienākums ir sekot līdzi, lai tās izpildirektors strādāt šī novada interesi. Nevis pašam būt iekšā, tur šeptēs visās, bet skatīties, lai Dieva dēļ, lai tās izpildirektors nešeptē. Tagad ir visi salikts vienā katliņā,
Deputāti šeptē, izpilddirektors šeptē, vēl no malas tie, kas ieliek viņu samatā šeptē un visi čikiniekā, ja? Ja mēs ieliekam to daļēji, kā sakot, noslogot šo deputātu, viņš galvenā uzdevums ir skatīties cauri, lai viņi neizlūk šo valsts un strādā interesēs. Es domāju, ka tur nav vajadzīgs, ka tur visu laiku sēdi, tanī tur full time, tanī saimā un skaties līdz. Galvenais, lai tauta ir labklājība. Galvenais, lai izpildu arī profesionāla, zinoša, mērķtiecīga, motivēta strādāt uz Latvijas valsts un tautas labklājību. No Saeimas mēs pārējām agrāk vai vēlāk pie jautājuma par izpildu. Jūs tur minējāt pašreizējo situāciju, bet ja mēs modelējam šo iespēju, kādu mēs šodien te apspriežam, tad kādam būtu jābūt šim potenciālo ministru, profesionāļu un citu augstu līmeņa amatpersonu atlases procesam, ņemot vērā, ka partiju sistēma visticamāk drīz nezudīs. Un katra no šīm partijām, kas ir saņēmusi noteikti balsu daļu vēlēšanās, gribēs kaut kā savu šo pārstāvniecību saglabāt ar izpildvarā. Nu, kā izpildvarā pārvaldība šī brīdī tā sistēma aptuveni tāda. Un tagad es esmu kultūras ministrs, un tas jautājums zem maniem apakšā, tik un tik, piemēram, tur 400 miljonu budžeta naudas, un es kontrolēju, kā to 400 miljonus iztēlēt, ja. Es esmu iekšlietu ministrs, zem maniem apakšā 700 miljonu un tā tālāk, un es kontrolēju, ja. Un tagad tur cīnās tie, kas stāvēs tām partijām, kā viņi to kontrolēs. Ja šis tiks izrauts ārā, kad nauda dod tikai priekš konkrētiem, ir sastādīts rīcības plāns jau 10, 20, 100 gadus uz priekšu, kurā mēs jau zinām gandrīz vai 10, 20, 100 gadus uz priekšu, kāda būs tēriņa tur 2050. Gadā, lai mēs realizētu šo rīcības plānu. Nu, tad nebūs šī tur cenšanās man jākļūst par šīs ministrijas. Nu, faktiski tur jau arī sākās tā nelaime, ka tur kaut kādas politiskās partijas tur kontrolēs tos 400 miljonus. Un nav viņām jākontrolē, viņiem jādomā par tautas likumdošanu. No more, neko citu vairāk. Izpildvarai jābūt profesionāli, viņiem nav nekādai saistībai jābūt ar politisko varu. Politiskā vara akceptē rīcības plānu, tev jādara tas. Izpildvara piedāvā savu rīcības plānu, likumdevējs izskata cauri, ok, jā, šito te mēs gribam, lai tā stratēģija citādāk, ok, šito te varbūt šādi nobalsoja, un izpildvara strādā tikai pēc politiķu akceptētas rīcības plānu, un budžets tiek sastādīts tikai priekš šī rīcības plāna. Tur nav cīņa par šiem naudām. Un valsts attīstās, labklājīgi attīstās. Un nav tā, ka tur kaut kāda politiskā partija, nu tu šepties ar saviem 400 miljoniem. Tad tas tiek izrauts ārā un faktiski ministri, valsts pārvalde nav nekāda saistība politisko varu. Nu, viņai nevajadzētu būt. Faktiski, un kāpēc mums ir tā? Mēs lēnā garā pazūdam kā valsts, izzūdam kā tauta, ieejam miljardos parādos tikai šīs sistēmas dēļ, ka kaut kādā veidā politiķiem ir iespēja šeptēt ar šo naudu. Politiķiem jārūpējās par likumdošanu, no more, ne par ko citu. Un jākontrolē, lai izpildvara strādā šajā rīcības plānā, ko politiķi ir akceptējuši. Tad sāksies kaut kāda kārtība un kaut kāda attīstība. Šobrīd ir, kā Krievs saka, grabjošas bojam, laupīšana. Princips ir skaidrs, bet kā tas notiek praktiskā plāksnē. Tātad ir Saeimā ievēlēts, piemēram, 4-5 partijas. Latvija ir maza, gribam to vai ne. Katrs būs ar kaut ko saistīts, radnieciski, politiski, uzņēmējdarbībā un tā tālāk. Tātad ir kaut kur tur ārā, ir 10, piemēram, cilvēki, kas būtu ideāli ministri. Viņiem ir pieredze, viņiem ir izglītība, viņiem ir saprašana, viņi zina šo lauku. Kā tiem 5 politiskiem grupējumiem tagad vienoties? Nu, tas mans uzskats, jā, pa personāli, ka atņemt viņiem šo lietu. Nu, nav ko viņiem tur lemt. Viņiem tik tālu ir, ka viņi akceptē Saeima. Mēs ievēlam tauta, ievēl vēlēšanās godīgās, kuras var izdarīt, ka katram tautas vēlētam prezidenta amatkandidātam iedod līdzīgas apstākļus, gan finanses, gan iespēja tur parādīties tautā un tā tālāk izrunāties tautā. Ievēlam tautas vēlēt prezidentu. Un tautas vēlēts prezidents rīko tālāk konkursu profesionāļus, vēlreiz atkārtoju, kompetentu profesionāļu vadītāju, organizētāju video pa ministru kabinetu amatu, kurš
prot vadīt, kontrolēt šo valsts. Un vēl labāk, ja šie profesionāļi jau ir mūsu pašu Latvijas profesionāļi, kas zina, jo laba vadītāja lieta nav ne tikai zināšanas, ne tikai kompetence, bet arī pieredze. Labs vadītājs jūt, ka kaut kas nav kārtībā. Atnāk padotais, visi cipari kārtībā, visi atbalsta, visi čikiniekā, visi kārtībā, visi ļoti labi. Labi, jā. Labs vadītājs jūt, tur nav kaut kas kārtībā. Un šī jušana rodās tikai no pieredzes, ka tu esi labu laiku jau šī jomā darbojies. Ja? Un faktiski būtu labi, ka mūsu šī izpilda var izaugt no apakšas. Šie cilvēki katru savā veselības jomā, izglītības jomā izaugt. Viņi jūt šo jomu. Nevis tu vakar biji skolotājs, labs, cienījamais, pats labākais skolotājs Latvijā. Ja? Un šodien te jau jāmāk citas kompetences, organizēt, pārvaldīt cilvēkus, plānot citu darbu, kontrolēt, vadīt. Ja? Tas ir pavisam citas kompetences. Tas nav, reti kurš šīs kompetences prot velsīt. Pat pasaulē dažreiz saka, par šīm kompetencēm maksā miljonus. Ja tu prot noorganizēt cilvēkus, nokontrolēt viņu darbus, tu saņem pat, tā kā mūsu gauss saņem tur miljonu gadā. Ja? Un tas pats arī es uzskatu mūsu valdībai. Ja? Tauta attīstās, tautai jūtos labāk, valsts attīstās, cilvēku labklājība ceļās, tad arī šiem ministru prezidentiem, ministriem šī labklājība, šī izpildu varēja labklājība ceļās, tāpēc tās kā uzņēmumā. Nekas tur tāds, know-how nezināms vai neizprotams nav. Tas visā pasaulē notiekās, jo labāk dzīvo tauta vai īpašnieki šīs valsts, jo labāk arī dzīvo tas, kas to visu organizē. Un viss ir kārtībā uz doto brīdi. Relatīvi, kā ministram, viņš nav motivēts, ieinteresēts attīstīt šo tautsēmnieci. Viņam nepaliek, Latvijas valsts attīstās, viņam nav nekādas ieinteresētības tevī, ja? Viņš pat baidās kaut ko darīt, jo tādā brīdī, kad viņš kaut ko darīs, viņš kļūdīsies. Un tā viņi varēs sist. Viņš labāk neko nedara, nekļūdās, un viņi nesit. Un saņem kaut kādu nosacītu algu, kas ir mazāka par gausu algu, bet lielāka, daudzreiz lielāka par mūsu Latvijas iedzīvotāju algu. Tā sistēma tā arī pastāv. Ja mēs nodalām valsts prezidentu, mēs nodalām likumdevēju. Tātad pēc jūsu modeļa prezidents vienpersonīgi kopā ar komandu rīko ministru konkursu. Principā ne vienpersonīgi arī Saeima piedalās tā, kāpatās kā tagad. Saeima piedalās šī ministra prezidenta apspriešanā, pārbauda, skatās, vai viņš ir godājams pietiekami, lai nav tā, ka ministrs prezidents ir tavs vēlētais prezidents ieliek kaut kādu čomu savu, ja? Lai tas patiešām atlases kārtībā pats labākais, kas varētu būt, ja? Un mans uzskats pat mierīgi varētu iztikt bez tām politiskām partijām. Ja ir mažoritārā sistēma, ka no Alūksnes novada nāk viens pārstāvs, no tā novada, faktiski, ja kāds iedziļinās visā tādā politikā, kas mums ir politiskās partijās, tas ir palasa viņu šos partiju listas, ar ko viņi iet uz vēlēšanām. Viņas ir visas vienādas, ar mazām izmaiņām, un kaut kādām politehnologu manipulācijām, bet faktiski viss, kas ir katrai vienotībai, šleseristiem, zaļiem zemniekiem, faktiski visi tie 400 zīmu programma ir relatīvi vienādi. Ja? Faktiski tās partijas nav vajadzīgas mūsu valstī. Tas ir kāds vadāmās demokrāts skaldu un valdi, tāds apmāns tautī, ja, kādu un tādu partiju. Tas ir vairākais to, kas saskaldīt šo vēlētāju, un tad mēs varam manipulēt, jo viņi nav vienoti. Ja. Tā kā mēs būsim vienoti, tā naudas var noliksies, vai visi piedod, mēs tagad spēlēsim pēc jūsu noteikumiem. Šī brīdī tauta nav vienota, un mēs spēlējam pēc naudas vairs noteikumiem. Ja mēs runājam par izpildvaru, tad nākamais pakāpienas nosacīt sakot ir šī tiesvara. Arī tur jums bija diezgan īpašs skatījums, īpaša vīzija, kā mēs reformējam tiesu sistēmu. Jā, uz šo brīdi tiesneši ir ieceļ Saeimā. Un ko Saeimā tur balso? Kaut kādi cilvēki kaut kur izlēmuši, ka šo tiesnesi vēlās izvirzīt Saeimā. Un Saeimā notiekās tikai nobalsošana. Pat īsti kaut kādi 10 cilvēki it kā no juridiskās komisijas apskata to tiesnesi. Tad lielākoties viņš aiziet. Un tā kā es biju tautas deputāts, tautas priekšstāvs, un gandrīz pie katra tiesneša sāku skatīties, kāds viņam tas CV un cik viņš atbilst tam, tad man sāk kušs valdi, kušs, ja? Tur aiz šī tiesneša stāv mūsu interesi, zaļās partijas interesi, aiz tā stāv jaunās vienotības interesi, aiz šiem katriem tautas tiesnešiem stāv kaut kāds.
faktiski jābūt, ka te ir pirmām kārtām tautas vēlēt priekšstats. Nākamā kārtām šiem tiesnešiem jābūt pietiekam labi atalgojumi, lai tā būtu kā Amerikā. Tiesneši augstākā karjera, ot es esmu sācis, tur advokāts, vēl kaut kas, un savu mūžu karjeru kā jurists beidzis kā tiesnesis ar labu atalgojumu. Es esmu motivēts būt par tiesnesi. Uz doto brīdi tā atalgojums tiesnešiem ir tāds, ka, tur ir, piedodiet, ja jūs esat bijuši tiesās, tur ir 75% skaistuma konkurss. Jo skaistāka tiesnese, simpātiskāka tiesnese, un patiesībā pat varētu teikt, vīriešu dzimuma diskriminācija mūsu tiesību sistēmā notiek. Ja? Tur vīrieši kā šķira tiek diskriminēti. Tiesneši ir tik maz vīriešu kārtas pārstāv, ka tas ir, acīm redzama diskriminācija, ka jābūt lai būtu gan 50% vīriešu tiesneši, gan 50% sieviešu tiesneši. Nevis tā kā tagad uz doto brīdi aptuveni 90% tiesu sistēmā ir sieviešu kārtas pārstāv, vīrieši vispār vai nostumti malā. Ja? Šai motivācijai strādāt pat tiesnesi jābūt. Un nākamais ir jābalstās nevis uz likumdošanas interpretējumiem, kur labi atalgot juristi tur cīnās, saņemot 400 eiro, 50 eiro, 100 eiro stundā par savu darbu, cīnās, kā viņi interpretē šo likumu, un tiesājušies tikai tur maksā naudu viņiem par to, kas tur notiekās. Jā, bet tā tiesājas sistēma jāizskat pēc būtības. Tā kā dažreiz Amerikā ir tāda video rādīt, kur tiesnesis, jā, viņš pārkāp to likumu, to pārkāp to likumu, bet viņš neko nav izdarījis slikti, neviens nav ciets, viņš nav vainīgs. Ja? Un mums neizskat pēc būtības, pēc taisnīguma, kuram ir patiesākā vaina, bet mums izskata sacensības princips, kas ierakstīts mūsu likumdošanā, ka juristi sacenšās savā starpā likumdošanas interpretējumus. Un tāpēc neviens Latvijā šobrīd neuzticās šī tiesas sistēmai. Ja? Faktiski mums ir zemāka uzticība visā Eiropā. Dānija ir visaugstākā tiesas sistēma, ja? Ka šī tiesas sistēma arī tiesu vara viena no daudzajām varām, kas ir jāsakārto, un ja viņi nesakārto, arī nav šī ticība taisnīgumā valstī. Arī tas traucē mūsu iedzīvotājiem. Kurā virzienā mēs to reformējam? Reformējam pirmkārtām uz tautas vēlēts prezidents, tas ir tiesnesis, tautas vēlēts tiesnesis, motivēts tiesnesis. Tiesnesis ir augstākās jurista karjeras sasniegums. Ja? Viņš ir interesēts būt taisnīgs. Viņš zina, ja viņš nebūs taisnīgs, tauta viņu neievēlēs. Uz doto brīdi viņš ir uz mūžu ielikts, un es daudz saku, ka viņi korumpēti. Es domāju, ka viņi nav lielākoties korumpēti, bet viņi atkarīgi no tiem cilvēkiem, kas viņus iebīdīs. Tāpatās kā tautas priekšstāvs deputāts ir atkarīgs no tā, kas viņu ielikt arī sarakstā. Arī tāpatās tas tiesnesis ir atkarīgs no tā cilvēka, kurš viņu ielika tādā amatā iekšā. Nevis tautas priekšā. Un tad noslēdzošais jautājums šajā sarunā. Vai jūs būtu ar mieru šajā brīdī minēt dažus skaitļus, piemēram, kādai būtu jābūt valsts prezidenta algai, Saeimas deputātu algai un tiesneša algai? Runājot par algām, manuprāt, deputāta alga uz doto brīdi, kas ko dara deputāts, pietiekama laba. Un runājot par ministru algām, prezidenta algām, es vairāk uzskatu, ka uz doto brīdi varbūt tās algas ir labi, bet viņām trūkst motivējušā daļa. Ja? Ja tu labi strādāji, tu arī vairāk nopelnīt. Ministru kabineta vadītājs, ministrs kabinets labi strādāja, valsts attīstījās, iedzīvotāju labklājība cēlās, arī ministra labklājība cēlās, arī valsts prezidenta labklājība cēlās. Uz doto brīdi, skatoties pēc kādas Latvijas algu sistēmas, šīs algas labas, bet absolūti trūkst šī motivējušā daļa attīstīt valsts, iet uz priekšu. Viņi vairāk tādu, mēs saņemam normālu atalgojumu par to, ka mēs darām to, ko kāds mums liek. Ja? Faktiski es dažreiz smejoties saku, kāpēc daudz ir ceļtās algas. Ja? Kaut kādam ministram te pasjaukt drastiski algas, tur 2-3 reizes lielāks, jo faktiski ministrs jau redz, ka tur zog. Jā, tāpatās, kā es saku, tāds Ušakovs vai jebkurš Rīgas pilsētas mērs pats nezog, neņem šos kukuļus, bet viņš zina un redz, kas zem viņa apakšā ar to nodarbojas. Tāpatās arī ministrs zina un redz, ka tur tiek izzakts miljonos, miljardos tiek izzakts. Un tajā pašā laikā tas ministrs paskatās, man alga ir 2000 eiro uz rokas. Tas džeks, cik viņš ir nozadzis? 10 miljonus. Un man atmets 2000. Tāpēc arī
faktiski tas mans uzskats, kāpēc pacēlu šos ministru algas, lai nebūtu tā, ka kāds tur skatās, nu jūs vispār galīgi traki, man atmetat 2000, paši jūs tur 10 miljonus nozagāt, jā. Šī motivējušā daļa attīstīties, jā. Nu, tad es saprotu, ka jūs ar skaitļiem šobrīd negribat īpaši... Nu, es saku, kad ir laba alga. Faktiski šī alga, tiesnešiem varētu alga, es domāju, būtu uz 10 000 eiro jābūt vismaz alga. Tiesnesim, kas ir motivēts strādāt, lai viņš motivēts kļūt, būtu jābūt tādam pašam kā ministra prezidentam, kā valsts prezidentam. Tiesnešiem būtu līdzvērtīgām algai jābūt. Pārējiem uz doto brīdi algas labas, bet es uzskatu, ka kāpēc mums ir problēmas, nav šī motivējušā daļa. Tu strādāji labāk, ieguvi vairāk labklājīgu tauta, tu arī saņem vairāk šo naudu. Nevis tāpēc, ka tu esi izkalpojies kaut kādiem tur pļauteļiem, tu saņem vairāk naudu, bet tāpēc, ka tu esi rūpējies par tautu. Tautas labklājība ir cēlusies, arī tavu labklājību līdz ar to ir cēlusies. Labi, paldies ar to saku arī. Jums paldies par šī rīta sarunu. Saku paldies visiem, kas bija mums kopā. Visu labu. Visu labu.